Intersekcionalitātes istaba ir vieta, kurā mēs apzināmies, ka visas apspiešanas formas, tāpat kā visas atbrīvošanās formas, ir savstarpēji saistītas. Tā ir vieta, kurā mēs kritiski izvaicājam, apšaubām un dekonstruējam, bet vienlaikus arī iztēlojamies iekļaujošāku un drošāku pasauli nākotnē un jau tagad. Šajā intersekcionalitātes istabas sērijā es sarunājos ar Viktoriju Tkačenko. Viktorija, viņa ir aktīviste, projektu vadītāja un jaunatnes darbiniece. Kopš 2020. gada Viktorija darbojas seksuālās izglītības jomā, vadot neatkarīgu kustību KIS, jeb kas ir seks. Tāpat Viktorija pasniedz lekcijas par kvīru teoriju un medijiem Latvijas Universitātē, kā arī aktīvi piedalās cilvēktiesību aktīvismā. Viņa ir vadījusi vairākas lekcijas Latvijas skolās par veselīgām attiecībām, moderējusi publiskas diskusijas par iekļaušanu un vadījusi vairākus Erasmus Plus projektus par seksuālo un reproduktīvo veselību, kustību un ķermeniskumu. 2025. gadā Viktorija pievienojās kustībai Feminisms visiem, kuru veido aktīvisti no dažādām jomām, lai kopā izveidotu pirmo iekļaujošu un intersekcionālu feminismu gājienu Latvijā. Šogad, 8. martā, gājiens Rīgas ielās pulcēja ap 300 cilvēku. Ar Viktoriju mēs sarunājamies par to, kādas tad problēmas pastāv Latvijas feminismā, kā radās ideja veidot iekļaujošu feminisma gājienu, kā arī par to, vai un kādas iespējas šajos visnotaļ sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos pastāv uzrunājot dažādas sabiedrības grupas par jautājumiem, kas saistīti ar iekļaušanu, feminismu un intersekcionālu pieeju līdztiesībai. Sveika, Viktorija! Sveika! Es tev varētu sākumā varbūt arī uzreiz pajautāt, kā tu definētu iekļaujošu feminismu un varbūt arī tieši pretēji, kas tāds nav. Jā, es domāju, ka ir svarīgi sākt ar feminisma definīciju, definēt, ko mēs saprotam ar vārdu feminisms, jo šo vārdu ne tik bieži lieto sabiedrībā un sabiedriskajā diskursā. Un man patīk to definēt kā tādu kustību par vienlīdzīgam iespējam un vienlaikus tādu kā pretkustību cīņu pret patriarhātu un kapitalismu. Un, respektīvi, ja mēs runājam par neiekļaujošu feminismu, mēs runājam, ka dažreiz ir tādas sievietes, kas iestājas par kapitalismu, par patriarhātu, bet ne tikai sievietes, protams, respektīvi ierobežo kādu citu cilvēku tiesības un izceļ tikai konkrētas grupas tiesības. Un šīs grupas varētu definēt kā vidē, vecumā, cis heteroseksuālas sievietes ar vidiem vai lieliem ienākumiem, kuriem ir bērni, īpašums, karjera. Respektīvi ir tādi kā veiksmes simboli mūsu sabiedrība, un viņas arī saņem vislabāk labuma no tāda neiekļaujoša feminisma. Un domājot arī par iekļaujošu feminismu, es domāju, ka tas ir vienkārši pirma feminisma viļņa attīstība, ja mēs runājam par tādu kā globālu skatījumu uz feminismu, jo pirmais vilnis cīnījies par sieviešu tiesībām balsot, otrais par reproduktīvām un arī citām tiesībām, tad trešais paplašināja sieviešu tiesības uz trans sieviešu tiesībām un kvīru tiesībām, un tā ir skaitā arī citu jomu ietekmi uz tiesībām, piemēram, ekoloģiska krīze un tā tālāk. Tā kā es domāju, kad mēs runājam par iekļaujošu intersekcionālu feminismu, mēs runājam jau par tādu kā trešo vilni, bet arī romantizējot to, tā kā idealizējot, jo, protams, tas trešais vilnis neko neatrisināja līdz galam, un joprojām turpinās tā cīņa, un
arī cīņa par to, lai izmantotu vārdu feminisms kā tādu mūsu ikdienā, jo bieži vien šis vārds tiek stereotipizēts un stigmatizēts, un man liekas, ka iekļaujošais feminisms arī cīnās par to, lai mēs atklātāk, godīgāk un skaļāk runātu ne tikai par privileģētu cilvēku tiesībām, bet arī par visu citu cilvēku vienlīdzīgām tiesībām. Un šogad 8. martā Rīgā notika arī gājiens par iekļaujošu feminismu, ko rīkoja kustība Feminisms visiem. Tu arī esi daļa no šīs kustības un bija viena no šī gājiena organizētājām. Un varbūt tu varētu arī mazliet pastāstīt par to, kā radās ideja šādu gājienu rīkot. Arī tāpēc, ka mēs zinām, ka Rīgā jau vairākus gadus notiek arī Centra Marta organizētais sieviešu solidaritātes gājiens, bet tā tad acīm redzot bija nepieciešamība pēc vēl viena paralēla gājiena. Un tāpat varbūt tu varētu pastāstīt arī par pašu kustību Feminisms visiem, kā tā radās, kas ir tās mērķi un varbūt arī kādi nākotnes plāni vai ieceres. Gājiena ideja tika apspriesta jau gadiem ilgi, bet vienkārši dažādas aktīvistu grupiņas, un līdz ar visiem šiem notikumiem, kas tagad norisinās pasaulē, globāli, lokāli, mēs nonācām līdz tādam lēmumam, ka mēs gribētu apvienot mūsu spēkus un rīkot kaut kādu simbolisku pasākumu, kas arī parādītu, ka mēs joprojām iestājamies par vienlīdzību, cīnāmies par dažādību un iekļaušanu. Un, es domāju, ka šeit tas ir vairāk tāds simbolisks pasākums. Un ideja arī bija saistīta ar tādu intersekcionalitāti, jeb to, ko mēs ierakstījām gājienu pieteikumā, ir tas, ka mēs vēlamies izveidot platformu dažādām sieviešu balsīm, feministu balsiem, un iekļaujot arī vīriešus un transsievietus un dažādus cilvēkus, kas ir mazāk pārstāvēti sabiedriskajā diskursa Latvijā. Tas bija viens no mūsu mērķiem, un tas otrs mērķis bija arī izveidot tādu neparastu maršrutu, vai arī neparastāku nekā vienmēr tas ir, kā piemēram, ir tradicionālais sieviešu solidaritātes gājiens, ir arī Praida maršruts, un mēs vēlamies pamēģināt kaut ko citādāk, un varbūt arī nākotnē mainīsim, papildināsim šo maršrutu, bet mēs arī izvēlējamies mūsu gājiena beigas norisinājās Kronvalda parka, un mēs arī izvēlējāmies, un arī gājiena laika pateicam, ka šī vieta ir saistīta ar vienu pazīstamu feministi Latvijā. Es jau necerēšu viņu vārdu, bet mums bija no organizācijas komandas cilvēki, kuri to izpētīja un nolēma, ka tas būtu ļoti simboliski arī Kronvalda parkā noslēgt šo gājienu. Un tad kopumā mēs gribējām akcentēt dažādu cilvēku solidaritāti cīņā pret agresiju, cīņā pret nevienlīdzību, cīņā pret tādu tādu es nezinu, kā teikt, nevis konservatīvu, bet tādu nacionalistisku, agresīvu konservatīzmu, ka mēs visi esam Latvijā, un mums bija arī cilvēki, kuri runāja angliski un krieviski un ukraiņu valodu, tā kā mēs gribējām akcentēt, ka par vienlīdzību var runāt dažādas valodas un dažādas veidos. Un par pašu kustību runājot, tad šī kustība sastāv no aktīvistiem, un tā ir neatkarīga kustība. Ar šo domāju, ka mēs esam neatkarīgi no kaut kādas partijas vai organizācijas, mums nav arī finansējuma, tas nav nekāds projekts. Mēs šo visu darījām mūsu pašiem spēkiem, ieguldījām mūsu laiku un enerģiju un mūsu zināšanas un mūsu arī kontaktus izmantojam, lai atrastu runātājus.
Man šī bija personīgi pirmā pieredze, organizējot tādu lielu pasākumu uz 300 cilvēkiem. Un es ļoti daudz iemācījos, bet, protams, tas nebūtu iespējams bez visas tās lielas komandas. Mēs kopumā bijām kādi ap 12 cilvēki čatā, un tad tajā Gajana dienā atnāca palīdzēt vēl vairāk cilvēki, un tā bija tiešām tāda sajūta, kā kopiena to veidu, nevis kāds viens, divi aktīvisti vai līderi vai organizācijas vadītāji. Un tas arī bija ļoti liels svarīgs princips, kā mēs strādājam, jo mēs arī vēlamies destrukturizēt un dekonstruēt tādu kā hierarhisku pieeju aktīvismam un projektu vadībai, un katrs komandas loceklis ieguldīja tik daudz, ko viņi varēja, un mums nebija iedalītas atbildības zonas, mēs visi darījām to, ko mēs varējām. Un man liekas, ka tas bija ļoti neparasti arī man. Esmu ļoti pieradusi strādāt hierarhiskas struktūras un dalīt atbildības un tā tālāk. Un šis bija ļoti interesants izmēģinājums. Jā. Mēs vēlamies arī turpināt mūsu cīņu un arī rīkot ne tikai simboliskus pasākumus, bet arī mums izskanēja idejas rīkot lekcijas, seminārus un plakātu darbnīcas, un mēs kā aktīvisti arī atsevišķi rīkojam dažādus gājienus un protestus un kampaņas. Daļa no mūsu aktīvistiem rīko Palestīnas atbalstas pasākumus. Es savukārt ar citām aktīvistiem nodarbojos ar seksuālu izglītību, un citi nodarbojas ar mākslu un tā tālāk. Tā kā mēs esam ļoti daudz un dažādi, un dažreiz mēs nevaram to publicēt zem feminismas visiem karoga vai konta, bet es domāju, ka ir forši, ka mēs varētu kā aktīvisti apvienoties zem tādas kustības un joprojām turpināt darīt lietas. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, ir tas fakts, ka mums 8. marta norisinājās 2 gājieni, man liekas, ir ļoti labi. Pirmkārt, jo vairāk mēs runājam par feminismu kā tādu, jo vairāk mēs to popularizējam un sabiedrību un veicinam saprašanu par to, kas ir feminisms, un destigmatizējam šo tēmu, jo gal galā mums visiem ir viens mērķis, mēs gribam panākt vienlīdzību, mēs gribam atbalstīt dažādību un iekļaušanu. Un otrkārt, man liekas, ka dažādām auditorijām ir nepieciešami atšķirīgi pasākumi, un ir labi, ka ir arī tāds tradicionālais gājiens, kur politiķi un sabiedrības zināmi cilvēki var piedalīties un izteikt savu pozīciju, un mērķēt arī uz tādiem cilvēkiem, kuriem tas ir svarīgi, sadzirdēt viņu pozīciju, bet man liekas, ka ir arī svarīgi, ka ir arī tā otra opcija, kur arī, kā mēs teicam, parasti cilvēki, parasti mirstīgie var atnākt un uzklausīt tādas pašas, ka viņi ir, un arī saņemt tādu reprezentāciju un pārstāvniecību un tiešām sajusties kā kopienā. Mēs arī dzirdējām dažādas atsauksmes, ka dažiem bija sajūta, ka tas bija otrais neliels praids, ka bija vien tie paši cilvēki, un tas, protams, ir jauki, jo praids mums arī ir ļoti svarīgs, un kāpēc gan nesvinēt šādus iekļaušanos svētkus vairākas reizes gadā. Jā, es tev pilnīgi piekrītu tajā, ka man šķiet, ka tas ir ļoti labi, ka mums bija 2 gājieni, jo es esmu dzirdējusi arī pretēju viedokli, kas saka, ka mums vajadzētu, īpaši šajos ļoti sarežģītajos laikos, tā kā apvienoties un visiem darīt kaut ko kopīgi un nesašķelties tajā feminismu vidē, bet man šķiet, ka tieši pretēji, ka, ja mēs tā kā redzam nepieciešamību veidot kaut kādas jaunas platformas un jaunas vides, tad tas noteikti ir
ļoti vērtīgi darīt, un es esmu ļoti pateicīga par to, ka šis gājiens par iekļaujošu feminismu notika, un es to varu teikt par sevi, bet es domāju, ka arī daudz citi noteikti jūtas līdzīgi, ka tur bija iespējams tiešām sajust un ieraudzīt to reprezentāciju vai, jā, kā tu saki, pārstāvniecību, kas varbūt nav nemaz vienmēr iespējams tajā Latvijas feminismu vidē. Tā kā jā, tas tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Jā, par to es tev arī gribētu uzdot nākamo jautājumu. Tu jau arī minēji tās privilēģijas, kas varbūt piemīt daļai sieviešu, un kur tad varbūt arī notiek kaut kāda tā nosacītā šķelšanās feministu vidē, bet kā tev šķiet, kā varbūt vēl ir pietrūcis līdz šim Latvijas feminismu vidē kādu platformu, aktivitāšu vai ideju, gan vispārīgi, gan varbūt arī tev pašai personiski? Jā, es sākšu mazliet no tādu backstory, jo es padzīvoju arī Spānijā un ieraudzīju, kā feminisms izpaužas arī citās valstīs, un protams, salīdzinot ar tādu rietumnicisku feminismu, mūsu feminismam ļoti daudzas lietas pietrūkst. Es teiktu, ka pirmais mums akcents sabiedrība ir uz visiem narratīviem par vārdarbību, ka ir ļoti daudz, mēs runājam tieši vārdarbību pret sievietēm, un dažreiz pazūst narratīvs par vārdarbību pret vīriešiem, ka mēs arī normalizējam, ka feministas ir tādas agresīvas sievietes, kas cīnās pret vīriešiem. Šādu narratīvu es ļoti gribētu arī nevis destigmatizēt, bet arī tā kā atcelt un pārveidot un veicināt tādu sapratni par to, ko dara feministes un feministi. Tad vēl gribētu strādāt ar vārdarbības veicējiem, nevis tikai kancelot un izslēgt no sabiedrības, bet arī strādāt preventīvi, apmācīt jauniešus, iesaistīt dialogā, arī neizslēgt no sabiedrības, bet arī mēģināt saprast iemeslus un veidot sarunu ar vārdarbības veicējiem, piedāvāt viņam arī mentālu atbalstu un terapiju, un es zinu, ka tagad tiek veidots arī projekts, kurā ietveros būs arī atbalsta numurs, varēs piezvanīt un pakonsultēties un arī saņemt atbalstu. Bet es domāju, ka ar šo tēmu ir ļoti svarīgi strādāt. Kopumā es domāju, ka mums ir ļoti tāls ceļš jāiet, ja mēs runājam par destigmatizāciju, jo tikai nesen sākas sarunas par tādu dabisko, kas ir saistīts ar mūsu ķermeņiem, piemēram, ka mēs joprojām runājam, piemēram, par vai mums ir nepieciešamas brīvdienas mēnešreižu laikā, vai mēs vispār spēsim to panākt, vai mēs spēsim arī darba vietas runāt par šādām tēmām, kā arī es atceros, mums nesen bija sabiedrība diskusijā par menstruālu nabadzību, bet tagad ir mazliet panākts tāds progress, ka dažās Latvijas skolas būs menstruāli produkti meitenam un sievietēm, bet joprojām, man liekas, ir svarīgi runāt par tādiem normāliem, dabiskiem procesiem, kā mēnešreizes menopauze un pēcdzemdību depresiju, par dažādu ķermeņu reprezentāciju, par arī tā saucamiem resniem ķermeņiem. Es zinu, ka tagad arī Latvijā ir NVO un kustības, kas runā par resnu ķermeņu stāstiem. Bet jā, kopumā, man liekas, ir svarīgi turpināt runāt, izglītot un arī veicināt un atbalstīt seksuālu izglītību skolās. Es jau 5 gadus par to iestājos un iestāšos, un pat ja mēs to panāksim, es turpināšu arī cīnīties par to, lai tā būtu iekļaujoša izglītība un pieejama visiem izglītība. Jā, vēl es iedomājos, ka mēs feminisma kustība Latvijā ļoti daudz cīnāmies par sieviešu reprezentāciju politikā, biznesā, karjerā,
Arī nesen pozitīvas publicēja sarakstu ar saviem māksliniekiem, kurā nav nevienas sievietes. Un man liekas, ka, jā, protams, šāda cīņa ir nepieciešama. Ir svarīgi arī atbalstīt sievietes un sieviešu viedokļu pārstāvniecību arī politikā, jo mums Saeimā joprojām ir tikai 30% sievietes. Bet vienlaikus neliekt visus akcentus uz to, ka sieviete ir veiksmīga tikai tāpēc, ka viņa ir karjera vai tikai tad, kad viņai ir 3-4 bērni, tad viņai viss dzīve izdevās. Respektīvi, svarīgi arī runāt par to, ka katram ir sava izvēle par savu ķermeņu, par savu karjeru, par savām vērtībām un dzīves lēmumiem, un tas ir ok. Nevēlēties bērnus, nevēlēties labi apmaksātu darbu un būt par maisaimnieci un normalizēt to, ka katram ir savas prioritātes. Un man liekas, ka tā ir tāda arī mainstream feminisma problēma, ka mēs atbalstam tikai sievietes, kas ir sasniegušas kaut kādas karjeras virsotnes, bet sieviete, kas strādā kaut kādu 8 stundu darbu, 12 stundu darbu, tas nav forši un tas nav kaut kāda veida nopelnījis uzmanību un tā tālāk. Tāpēc mēs arī mūsu gājienā mēģinājām iekļaut arī sievietes no tā saucamā working class, jeb strādājušas šķiras, jo mēs gribējām arī iedot mikrofonu tiem, kuri neparādās medijos, viņu viedokļi nav pārstāvēti tik bieži un veidot tādu arī dialogu. Jā, mēs arī savā manifestā un Instagram kontā minējam dažus citus iemeslus, kāpēc mainstream feminisms nav pietiekami labs Latvijas kontekstā, ka mums vajag izcelt ne tikai baltas, cis, hetero sievietes, viņu viedokļus, viņu prioritātes, bet arī citu cilvēku balsis. Jā, es domāju, ka tas arī viss kopumā. Jā, tu arī pieminēji tās veiksmīgās sievietes, kas tiešām ļoti bieži nonāk tā feminisma centrā, un tā arī īstenībā bija viena lieta, par ko es iedomājos, klausoties vienu no runām, un runas tiešām bija brīnišķīgas, manuprāt, tās bija 13, un brīnišķīgas tieši to, ka tās pārstāvēja ļoti dažādas sociālas pieredzes. Un viena no runātājām, es diemžēl neatceros vairs šobrīd, kura tā bija, minēja tādu frāzi, ka sieviete prezidente nenozīmē, ka ar sieviešu tiesībām un vispār cilvēktiesībām arī plašākā nozīmē viss būtu kārtībā, un man tas ārkārtīgi iepriecināja tieši tāpēc, ka tā ir, manā pieredzē ļoti bieži izmantos arguments gan sociālajos tīklos vai arī klātienē, tad, kad sāks sarunas par feminismu, tad kāds šo te izvirza. Bieži tie ir vīrieši, bet nevienmēr, protams, ka feminismu problēmas jau šobrīd ir atrisināts, jo es pazīstu tur vairākas sievietes, kas ir izveidojušas savu biznesu vai tiešām nonākušas kaut kādos augstos amatos, bet, tas nav tik vienkārši, un tas nereti nozīmē, nevienmēr, protams, bet ka šīs sievietes ir sasniegušas kaut kādas lietas tieši tāpēc, ka viņas ļoti veiksmīgi spēlē pēc šiem patriarchālā kapitālisma noteikumiem, un nereti viņas arī, varbūt apspiež apzināti vai neapzināti, bet citas sievietes vai citas marginalizētas grupas, un man liekas, ka tas veiksmes stāsts vispār ļoti problemātisks koncepts, tāpēc, ka mēs ļoti bieži izvēlamies neredzēt, vai varbūt vienkārši mūsu tas skatiens nav pietiekami trenēts, lai mēs kaut kā, spētu saskatīt, kas varbūt tajās konkrētajās situācijās arī ir bijuši izšķirošie aspekti, kāpēc šī sieviete tad ir nonākusi kaut kādā augstā varas pozīcijā, un mēs it kā mēģinam, veidot to naratīvu, ka jebkura sieviete vai jebkurš cilvēks nākotams no kādas marginalizētas grupas, ja vien pietiekami saņemtos un pacenstos, varētu tur nonākt, bet, tas tā nebūtu nav.
Kā tev šķiet, kā vispār feminismam vajadzētu raudzīties uz veiksmes stāstiem un ko par tiem vajadzētu saprast? Vai nav varbūt nekad tās situācijas, kad mums vajadzētu to svinēt un par to priecāties? Jo skars jau, ka mums vajag arī to sieviešu pārstāvniecību varas pozīcijās, bet tas nevienmēr nozīmēs, ka šīs sievietes iestāsies patiešām par līdztiesību un par sieviešu tiesībām. Jā, es pilnībā piekrītu. Nesen bija arī intervija, man liekas, Delfos publicēta intervija ar sievieti, diezgan privileģēta savu karjeras pozīcijā, un viņa arī teica, ka mums ir jāuzlabo demografiskie radītāji, un to ir jādara aizliedzot un depopularizējot feminismu un LGBT ideoloģijas. Un tas ir tik dīvaini, ka cilvēks neapzinās, ka viņai ir šī augsta karjeras pozīcija tikai tādēļ, ka feministes gadsimtiem ilgi cīnījās par sieviešu tiesībām. Un viņa nesavā kopā tas vērtības un tos vēsturiskos gadījumus viņa arī nesaprot. Un man liekas, ka tas ir diezgan arī bīstami, ka mēs ka sabiedrības locekļi nevaram arī atzīst, ka cilvēki cīnījās par to, kas mums jau ir un ko mēs ikdiena izmantojam. Un mēs arī neapzināmies, cik vērtīgi tas bija cilvēkiem, kuri cīnījās par šo. Bet arī piekrītu tam apgalvojumam, ka sieviete prezidente neatrisinās visas sieviešu problēmas, jo mums arī prezidents gejs, un viņš arī nerisina visas geju problēmas, jo viņš arī atklāti teica, ka viņam liekas, ka trans cilvēkiem ir pārāk daudz tiesību, ka arī tā nav, tīpaši Latvijas situācijā. Un mēs arī redzam, ka arī Vācija ir politiķe, kurā ir atklāta lesbieta, viņa ir attiecības ar, man liekas, ka viņa pat ir sieva imigranti, viņa iestājas pret imigrantiem. Respektīvi, nevienmēr cilvēka identitāte nozīmē, ka viņš apzinās, ka citi līdzīgi cilvēki varētu būt tāda kā vulnerable situācija, ka viņu tiesības var būt apdraudētas. Bet noteikti ir jāsvin sieviešu panākumi gan sportā, gan politikā. Man liekas, ka ir svarīgi pacelt to narratīvu ne tikai ir svarīgi pacelt to narratīvu no stāstiem par vārdarbību uz tādiem stāstiem par sievietēm, kuram izdevās nopelnīt, kuram izdevās saņemt kaut kādas balvas un tā tālāk. Jo es nesen pabeidzu lasīt to grāmatu, kas saucas Pleasure Activism, un to uzrakstīja Anna Marie Brown. Viņa arī ļoti daudz runa par tādu kā pleasure activism, ja baudas aktīvisma principiem, ka mums kā kopienai, kuru uztur tie narratīvi par vārdarbību un par ciešanu, ir ļoti svarīgi arī mainīt savu fokusu uz stāstiem par labām praksēm, par svinēšanu, par labām pozitīvām lietām, lai mūs arī satur kopā ne tikai tie sliktie stāsti, bet arī labie stāsti. Un ir ļoti svarīgi arī izcelt tos un arī reprezentēt medijos, lai mums arī būtu citas kopīgas lietas. Kaut kā tā. Jā, Pleasure Activism tiešām brīnišķīga grāmata, es arī to ļoti iesaku. Vispār fantastiska autora, viņai arī ir podcasts How to Survive the End of the World, kas īstenībā bija viens no maniem tādiem pamudinājumiem veidot arī šo te podcastu. Savukārt vēl mazliet tā kā atskatoties uz to, ko tu pirms brīža teici par to, ka Rinkēvičs esot prezidents, kurš ir neslēpja savu identitāti un vienlaikus ir viņam tāda izteikuma par transtiesībām. Tas ir tiešām ārkārtīgi skumji to redzēt, bet tas arī tāds ilustratīvs piemērs tam, ka tu vari pats it kā nākt no marginalizētas grupas, bet tajā varas pozīcijā varbūt vispār neapzināties savas privileģijas. Man liekas, viņš arī noteikti ir zaudējis daudz savus atbalstītājus, kur varbūt cerēja viņam kļūstot par
Par prezidentu es nē, protams, jo es neesmu tik naiva, ka tagad kaut kas ļoti, ļoti ātri, strauji mainīsies tieši LGBTQI plus tiesību kontekstā. Tad, kad es lasīju gājienu manifestu, kas bija publicēts sociālajos tīklos, es pievērsu uzmanību šādiem vārdiem, un šeit es citēju. Mēs iestājāmies pret diskrimināciju ādas krāsas un nacionalitātes dēļ un turpinām izglītoties par mums atšķirīgo cilvēku dzīves pieredzēm un nepieciešamībām. Mēs cenšamies apzināties, no kādas pozīcijas nāk mūsu balss un vai tā nerunā pāri citiem un par citiem nevietā, apklusinot mūsu līdzcilvēku saucienus. Un, jā, šie vārdi man kaut kā ļoti emocionāli uzrunāja, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ka ir ārkārtīgi pietrūcis tajā Latvijas feminismu telpām, proti tādas savas arī pašām feministēm, varbūt citiem cilvēkiem, kas iestājas par līdztiesību ļoti skaļi un aktīvi, savas pozīcijas vai savu motīvu izvaicāšanas un arī tāds, patiesas spējas uzklausīt un dzirdēt citas pieredzes. Un es arī pati ar to esmu kaut kādas situācijas saskārusies, jo tā sociālas apspiešanas forma, kas mani ikdienā skar visvairāk, ir tieši ablisms, un tad mēģinot kaut kā varbūt reizēm to ienest tajās sarunās par feminismu. Jā, es esmu saskārusies ar to, ka kāds man mēģina teikt, ka tas jau īsti nav feminisma jautājums, un tad man liekas tik jocīgi, jo, kāds var nebūt feminisma jautājums, es arī esmu sieviete, un tad varbūt viens, tāds piemērs, kur tas arī, ļoti tā īstenojas, ir tieši tas, ka mēs ļoti daudz runājam par sieviešu diskrimināciju darba tirgu un par to, ka viņas nesaņem līdztiesīgu atalgojumu. Bet jau arī mazliet pieskāries šai tēmai, proti, bet tad ir tās sievietes, kas, teiksim, strādā kaut kādus parastus 8 vai 12 stundu darba dienas, kuras mēs it kā neredzam, jo tie nav tie lielie sasniegumi, bet tad ir vēl arī sievietes vai, teiksim, cilvēki ar kādām veselības problēmām vai invaliditāti, kas vispār izkrīt no šīs te klasiskās 8 stundu darba dienas, vai kaut kāda tā institucionālā rāmja, un tad jautājums, vai par šādām sievietēm feminisms neiestājas. Un jā, tas man tā kā ir kaut kas tāds, par ko es ļoti daudz esmu domājis tieši tajā Latvijas feminismu kontekstā, un tāpēc man arī ārkārtīgi iepriecina, ka tas diskurss mainās un paplašinās un iekļauj arvien vairāk balsu. Bet kā tev šķiet, kas ir rīki vai mehānismi, kas var palīdzēt cilvēkiem apzināties gan savas privilēģijas, gan arī sadzirdēt pieredzes, kas ir atšķirīgas no mūsu pieredzēm, un līdz ar to arī tas, protams, palīdz šī sadzirdēšana iestāties arī par cilvēkiem, kur pieredzes ir atšķirīgas. Ja tad, kad es domāju par to, kāds ir mans feminisms, kam es ticu, tad tas ir feminisms, kurā es gribu cīnīties un iestāties pat par savām tiesībām un arī par cilvēkiem, kur pieredzes ir atšķirīgas no manējās. Jā, es absolūti tev piekrītu par to, ka ir svarīgi arī iestāties par citiem cilvēkiem, un es vienmēr arī saku, kad vādu apmācības, ka you don't have to understand to respect each other. Ka, ja pat tu nesaproti, kas ir LGBT plus tiesības, kas ir trans cilvēki, kas ir citas sociālas grupas, ir svarīgi cienīt viņus, jo cilvēks ir vērtība pats par sevi. Un man liekas, ka šis princips ir ļoti palīdz apzināties savas privilēģijas. Un es domāju, ka tas pirmais solis būtu daudz lasīt un patērēt informāciju no citiem sociālajiem burbuļiem, skatīties intervijas, apmeklēt dažādus pasākumus, kas nav tipiski mūsu ikdienai un mūsu izvēlēm. Un man tas, piemēram, bija brauciens uz Atēnam, un viņu mākslas muzejā bija izstāde par seksualitāti, un bija tāds interesants formāts, kur varēja apsēsties uz divāna, uzlikt austiņas, un pret tevi bija ekrāns, un bija kādi 20 ekrāni, kur varēja apsēsties un paklausīties seksa darbinieku stāstus. Un es apzinājos, ka es nekad dzīvi neesmu dzirdējusi interviju vai tādu tiešu stāstu un seksa darbinieku. Un tas bija ļoti interesanti, jo tie bija visdažādākie cilvēki
ar visdažādāko ādas krāsu un backgroundu, valodu, orientāciju un tā tālāk. Un man liekas, ka tas ir tāds dzīves piemērs tam, kā var veidot tādu dialogu, pat ja mēs neesam viena istabā, bet vienkārši saklausiet un sadzirdēt tos dažādākus stāstus un arī kļūt empātiskākam. Un es domāju, ka tas ir tās otrais solis, attīstīt savu empātiju. Nepietiek ar tādu sadzirdēšanu, bet arī ieklausīšanos un pieņemšanu. Un man liekas, ka šobrīd tā ir ļoti kritiska situācija, kur ir ļoti svarīgi attīstīt spēju pieņemt atšķirīgo, saprast un uzklausīt. Ir tīpaši situācija, kad notiek sabiedrības polarizācija un radikalizācija, kad empātija nav tik stilīgs vārds un konservatīvisms un agresija kļūst par vairāk izplatītākiem vārdiem un terminiem, diemžēl. Es ļoti daudz reflektēju par to, kā apmācīt jauniešus būt empātiskākiem un pieņemt atšķirīgo, jo arī jauniešu vidu izplatās ļoti dažādi uzskati un aizspriedumi. Un tāpēc tas trešais solis būtu cīnīties ar jau pastāvošiem aizspriedumiem un stereotipiem, izglītot sabiedrību, veidot gan kampaņas, bet tas ir tāda globālajā līmenī. Es domāju, kā vietējā līmenī vienkārši rīkot pasākumus un satikt dažādus cilvēkus un izplatīt materiālus. Un es domāju, ka NVO varētu arī turpināt savu darbu ar sabiedrības izglītošanu un informēšanu, bet es domāju, ka nekas netiks paveikts, ja mēs katrs savā dzīvē neuzstādīsim tādu prioritāti kā empātija. Jo, jā, citas organizācijas un arī uz citiem līmeņiem balstītas kampaņas var notikt, norisināties, bet ir ļoti svarīgi, lai arī mēs nākam priekšā un esam atvērti klausīties. Un mums ir tas saucamais atvērts prāts, open mind, open heart, kas šobrīd arī ir tādas diezgan kritiski svarīgas lietas. Un es domāju, ka viena no pēdējām lietām ir terapija, bet arī pieejama bez maksas terapija, kur cilvēkiem ir tāda drošāka vide aprunāties par sevi svarīgām lietām, arī apzināties savas privilēģijas, apzināties arī kaut kādas opresijas un saņemt psiholoģisko palīdzību. Bet ne tikai terapija, bet arī tāds kopienas atbalsts, kurā mums Latvijas arī mazliet trūkst. Respektīvi, lai būtu tāds atbalsta mehānisms, kopienas, kurās cilvēkiem ir vienkārši droši atrasties un aprunāties un satikties un veicināt to empātiju. Jā, un es domāju, ka es tādu kā pēdējo varētu nosaukt izglītību, bet arī neformālu izglītību, ja mēs runājam ne tikai par to, ka mēs veicinām Jā, es domāju, ka mēs varam runāt ne tikai skolās, jo man liekas, ka tas ir ļoti sarežģīti tagad ieviest šādas sarunas skolās, zinot to, ka mūsu politiķi un vecāki baidās no seksuālas izglītības, piemēram, un tā, ka mēs runājam par dzīvumu balstītiem stereotipiem, bet arī neformāla izglītība, piemēram, tas būtu ērtāk. Piemēram, Erasmus Plus projektos ir ļoti foršas iespējas apmācīt jauniešus un pieaugušos par privilēģiem, par iekļaušanu, par dažādību, izmantot dažādus instrumentus. Viens no tādiem ir Identity Flower, jeb tāda aktivitāte, kurā mēs zīmējam uz vienas lapas uz divām pusēm dalītu tādu puķi, un uz katra, es aizmirsu, ka būs petal. Ziedlapiņa. Jā, mēs zīmējam puķi, un uz katras ziedlapiņas mēs rakstam kaut kādu vienu savu identitātes elementu.
Un sadalot šo puķi uz 2 daļām, mēs varam vizuāli paskatīties, kas ir mūsu privilēģijas un kas ir tās mūsu identitātes daļas, kas varētu būt zem opresijas. Un tad mēs arī runājam, kā mēs jūtamies par šo, par ko mēs esam pateicīgi. Un tas ir ļoti dažiem ir tas pirmais solis uz tādu atklātāku sarunu par empātiju un spēju pieņemt atšķirīgo. Es domāju, ka tas arī viss. Es domāju, ka kopumā ir ļoti svarīgi vienkārši turpināt runāt, satikties ar citiem cilvēkiem un veidot kopienu un atbalstīt vienam otru. Jā, noteikti. Tu pieminēji arī terapiju, un es ļoti ticu terapijai, bet man liekas arī interesanti šajā kontekstā, ka tā terapija var būt arī tāds rīks, kas gan palīdz mums būt veicināt empātiju, bet varbūt arī apzināties tās savas privilēģijas, bet tas noteikti ir atkarīgs no tā, cik vispār pats terapeits ir kaut kā izglītots tajos jautājumos, kas ir saistīti ar kaut kādām sabiedrības struktūrām un līdztiesību. Un, jā, es nezinu, vai terapeits arī domā tādās, domā, piemēram, par tādām kategorijām kā kapitālisms vai patriarhija, jo, ja tas viss paliek tajā līmenī, ka tas viss ir tavā galvā un viss, ko tu vari mainīt, ir tikai tava domāšana vai kas arī ir kaut kas tāds, ka es īstenībā esmu kaut kad saskārusies, un man tas liekas, ka tur arī var būt tāda problēma, cik paši terapeiti ir sagatavoti arī tieši ar šo līmeni strādāt. Jā, un terapija, ja godīgi, arī ir tāda kapitālisma elements, jo terapija ir svarīga, lai mēs būtu produktīvāki, lai mēs spētu atgriezties tajā pašā ritmā un strādāt tikpat efektīvi un produktīvi. Un tā ir arī pārsvarā domāt cilvēkiem, kur vienkārši, spēj samaksāt par šo te stundu, kad tevi uzklausā, bet ideālajā gadījumā tā ir kopiena, tie ir dažādi cilvēki, tā ir tāda līdzvērtīga viedokļu apmaiņa, drošāka vide, un, protams, es domāju, ka tas variants varētu ļoti palīdzēt vīriešiem, jo mēs šobrīd runājam par vīriešu vientulības epidēmiju, bet kopumā terapija nav ideāls variants. Tas ir variants, kuru atbalsta kapitalisms, un mums ir svarīgi, lai mūsu dzīve būtu ne tikai terapija, jo tā arī nav ļoti pieejama lieta, diemžēl. Jā, un par to mēs arī diezko daudz nerunājam. Vai varbūt esam mazliet sākuši runāt tieši pēc pandēmijas, jo, proti, tagad mums ir tās 10 valsts apmaksātās reizes, kas, protams, ir daudz par maz, bet labi, ka ir vismaz tas, un par to, protams, jāpriecājas, bet varētu padomāt, ka pirms pandēmijas nebija mentālās veselības problēma vai dažādas cita problēma. Jā, absolūti piekrītu, jā. Jā, bet vēl pašā noslēgumā es gribētu tev pajautāt par tādu, tu jau arī minēji to, ka empātija ir ļoti svarīga, jo īpaši šobrīd, kad parādās dažādi uz nacionālismu, tādu konservatīvismu un reizēm arī tiešām vienkārši brutāli agresīvi vērsti vēstījumi. Un, protams, var saprast, kāpēc tas tā ir, jo mēs dzīvojam tiešām ļoti sarežģītos ģeopolitiskos apstākļos, un arī paskatoties uz to publisko telpu vai uz mēdījiem, tā ir diezgan neslēpti redzams, ka sabiedrība tiek gatavot iespējamam karam, un tas arī nav tā nepamatoti. Man šķiet, ka mums ir ļoti svarīgi būt kontaktā ar šo realitāti, ka tā ir tāda iespējamība, un tajā pašā laikā tie vēstījumi, kas publiskajā telpā ap visu šo izskan, ir ļoti tādi nacionalistiski, labēji, patriarchāli, jo, tad, kad es domāju par, karu vai pandēmiju vai kādu citu globālu krīzi, tad man šķiet, ka mums būtu arī uzreiz jādomā par to, kas notiks par visievainojamākajām sabiedrības grupām vai kā arī tā intersekcionalitāte izspēlēsies tajā, kā cilvēki, teiksim, cietīs no šīm no šīs krīzes, bet, vai tad, kad, piemēram, sākās pilnmēroga iebrukums Ukrainā, tad es uzreiz domāju par to, ka sievietes cietīs no seksuālas vārdarbības, vai, teiksim, mēs runājam par evakuāciju, bet mēs netik daudz runājam par to, kas notiek ar cilvēkiem, kuri nevar evakuēties kaut kādu iemeslu dēļ, vai kur tas ir tiešām ļoti sarežģīti, vai viņu kaut kāda veselības problēma dēļ, vai finansiālo aspektu dēļ, vai visa tā kopā ļoti bieži, un
Jā, bet man liekas, ka tas nav kaut kas tāds, kas bieži atspoguļojas tajā mediju telpā. Varbūt tur tā kaut kāda, nezinu, līdztiesība vai feminisms ienāk tajā, ka mums sievietes var būt armijā, un kas, protams, tā ir kaut kāda feminisma izpausme, bet, un svarīga noteikti mūsdienās, bet ja mēs pie tā paliekam un pie tā apstājamies, tas noteikti, ir, skumji un arī bīstami kaut kādā ziņā. Kā tev liekas, kā arī šajos, tiešām trauksmainajos un biedējošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir iespējams runāt par iekļaujošu feminismu nozīmi un par intersekcionalitātes nozīmi līdztiesības kontekstā un varbūt tieši ir plašāka sabiedrība. Jo, protams, tur uzreiz var pretī pateikt, ka nē, viss, kas mums ir jādara, mums ir tikai jānodrošina sava militārā kapacitāte un tur nekāda iekļaušana mums nav vajadzīga. Jā, es tagad atcerējos, vienu stāstu, kas noticis šo pirmdienu, kas, man liekas, ir lielisks piemērs tām, kas nav iekļaujošas feminisms, jeb 10 minūšu lidojums kosmosā, kurā piedalījies Jeff Bezos sieva, Katy Perry un citas sievietes, un it kā tur ir arī dažādības elementi, skatoties tīri vizuāli, bet es gribu izcelt, ka tas nav feminisms, tas nav iekļaujošais feminisms, tas ir bullshit. Don't get yourself fooled. Jo, viņu mērķis bija kā padarīt tādu kā kosmosa turismu pieejamāku, bet vienlaikus radot tik daudz CO2 atkritumu un nedomājot arī par citu cilvēku dzīvi un par finansiāliem līdzekļiem, un it kā tā ir sieviešu reprezentācija, bet vienlaikus tas ir sievietes ar nenormāli lieliem ienākumiem, kas izskatās pēc tādiem skaistuma ideāliem un tā tālāk. Tā kā mēs nevaram runāt par kaut kādu feminisma reprezentāciju šādā gadījumā. Jā. Es ļoti priecājos, ka tu piemini šo gadījumu. Es ļoti daudz par to domāju tieši pēdējās dienās, un tieši tā, kā tu saki, tā kā tas ir bullshits un neko citu tur patiesi, tas tā kā to precīzi rezumē, jo to jebkādā veidā uzskatīt par feminismu, došanās kosmosā vispār, cilvēkam, kas tur nedodas kaut ko pētīt, bet īpaši jau šajos apstākļos, tas ir neticami, ka kāds vispār spēj par to priecāties vai grib pievērst kaut kādu uzmanību, tādu abrīnas vērstu uzmanību, nevis tā kā, what the fuck, what is this? Jā, un tas arī bija ļoti simbolisks pasākums, tikai vērsts uz tādu vizuāla satura radīšanu, jo tur arī nebija nekāda pētnieciskā elementa, tā ir reklāma. Un, diemžēl, šāda reklāma piedalījies viena tipa sievietes pēc izskata, pēc ienākumiem, pēc vērtībām. Es domāju, ka tas bija diezgan tāda vienveidīga grupa, teiksim tā. Un, domājot par to, ko tu teici par militārismu, jo militārisms vienmēr arī paredz maskulinizāciju un sabiedrības konservatizāciju un radikalizāciju, jo, diemžēl, tā ir. Tas notiek, un es arī kopā ar citu savu kolēģi gatavosim pasākumu Riga Pride ietveros, kas arī saucas Queer Care Kit. Mēs arī gatavosim informāciju par to, kā izdzīvot šādos grūtajos laikos, jo, ja godīgi, šobrīd es neesmu veikusi pētījumu, un man nav precīzas informācijas par to, kā šo visu pārdzīvot un izdzīvot. Bet mēs izpētīsim to, ko darīja cilvēki iepriekš, jo šīs nav pirmais gadījums cilvēces vēsturē, kad kvīriem ir grūti, kad feministiem ir grūti. Un es domāju, ka es jau minēju, ka, protams, ir svarīgi turpināt par šo runāt, izglītot jauniešus, jo jaunieši tagad ir apvainojušies ar valdību visā pasaulē, ka liberāli un kreisie neko nedara, un tāpēc arī balso un atbalsta labējus spēkus, jo tic, ka viņi var uzlabot situāciju, ekonomisku situāciju, demografisku situāciju un tā tālāk. Es domāju, ka ir svarīgi ne tikai izglītot, bet arī
informēt jauniešus par medīprātību, jeb iemācīt filtrēt to, ko viņi lasa internetā, jo mēs jau zinām, ka karš nenotiek tikai reālajā dzīvē, bet arī tiešsaistē. Mēs esam bombardēti ar lielu dezinformācijā apjomu vēstījumiem, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī ieviest nodarbības skolas par medīprātību un par dezinformācijas atpazīšanu, turpināt runāt par iekļaujošu seksuālu izglītību, jo šī ir prevencija dzimuma balstītai vardarbībai un ne tikai. Jo esmu bijusi skolās un es dzirdu, ko saka jaunieši par LGBT plus cilvēkiem, kā pateicoties gejiem mums ir HIV epidēmija un tā tālāk, un viņi arī nespēja atpazīt, kā var inficēties ar HIV, bet visi, piemēram, zina, kas ir aseksualitāte. Es domāju, ka mums tagad prioritāte ir apmācīt jauniešus par to, kas nav un kas ir seksuāla izglītība un destigmatizēt šo tēmu. Tad arī sadarboties visiem kopā, gan aktīvistiem bez NVO un arī ar organizācijām. Man liekas, ka ir svarīgi veidot tādas sadarbības tīklus, sadarboties pasākumu projektu ietveros, jo vairāk mēs esam, jo stiprāki mēs esam. Arī atbalstīt demokratiskas iniciatīvas, jo šobrīd pasaulē ir trends uz populismu un uz diktatoriem, teiksim tā. Un tāpēc, piemēram, diskusija festivālam Lampe ir liela nozīme arī šobrīd. Dalībai vēlēšanas, arī signāla vēlēšanas, jo es savā darbā arī nodarbojos ar projektu, kas ir paredzēts jauniešiem 16-17 gadu vecumā. Viņam šogad būs pirmā iespēja piedalīties digitālās vēlēšanas un iemācīties, kā pareizi vēlēt, lai sagatavotu viņus nākamgad vēlēšanām. Es domāju, joprojām ir ļoti svarīgi izcelt līdzdalību arī jauniešiem, jo pētījumi rāda, ka pārmācīt cilvēkus pēc 50 gadu vecumā ir ļoti grūti. Tā kā es domāju, ka mūsu mērķa auditorija ir tiešām jaunieši. Un kamēr mums ir neatkarīgie mediji, ir ļoti svarīgi arī, lai medijos būtu reprezentācija, būtu uzmanība dažādiem cilvēkiem, dažādiem tematiem, kas nav tikai par konservatīvismu un agresiju, bet es zinu, ka, piemēram, viens mēdījis veido raidījumu, kas saucas Dzimtas rasols, kurā tiek runāts par dzimti un līdztiesību un iekļaušanu. Man liekas, ir forši, ka medijs veido platformu tādam sarunām, un kaut arī TikTokā ir ļoti daudz agresīvu komentāru. Man liekas, ka neskatoties ne uz ko, vajag turpināt veidot tādu saturu. Un vēl viena tēma, par ko es runāju arī savā darbā ar kolēģiem, ir kā sasniegt, apmācīt, uzrunāt zēnus un jaunus vīriešus, jo viņi ir tāda nesasniedzamā auditorija, kas viegli tiek radikalizēta, arī iesaistīta inceļu kustības, manusfēra un tā tālāk. Un viņi arī ir tāda mērķa auditorija militarizācija, jo Judith Butler savu grāmatā Who's Afraid of Gender arī teica, ka militarizācija ir maskulinizācijas process un konservatīvu vērtību izcelšanu. Un šo mēs varam vērot gan modē, gan medijos un citas jomas. Un es domāju, tieši tāpēc ir ļoti svarīgi sasniegt zēnus un jaunus vīriešus un arī domājot par viņu digitālu komunikāciju, slēgtos čatos un tā uz vārdarbību vērsta komunikācija. Man liekas, ir ļoti bīstama lieta, tāpēc ir ļoti svarīgi ar viņiem arī strādāt, un es to saredzu arī kā tādu preventīvu darbu, gan terapiju, gan apmācības, gan atbalsta grupu veidošanu. Un, protams, šī tēma destigmatizāciju. Ja mēs vispār runājam tāda konteksta par karu, man liekas, joprojām svarīgi veidot tādu
solidaritātes tīklu un sarunāties arī ar citām organizācijām un aktīvistiem no Baltijas un no arī visā pasaulē un Eiropas, ar aktīvistiem, kas atbalsta iekļaujoša feminisma idejas, jau konservatīviem, teiksim tā, aktīvistiem un viedokļu līderiem ir ļoti daudz networkinga, ļoti daudz platformu, ļoti daudz satura, tiešsaisti ir publicēts tieši, kas ir mērķēts uz labai orientētu auditoriju. Un šī iemesla dēļ es domāju, ka mums arī jāstiprina savas saiknes, jāstiprina savi kontakti, komunikācija, jāveido, kā es jau minēju, sadarbības. Un arī jāmācās no tādiem labām praksēm, ko mēs varam vērot citās valstīs. Bet tas ir, protams, ideālais gadījums. Es tagad romantizēju mazliet, bet ļoti gribētu, lai mēs tiešām būtu vairāk savienoti savā starpā. Man liekas, ka kamēr mēs arī tā kā nesākam izvairīties no tās realitātes, kurā mēs dzīvojam, ka tāds, varbūt ne romantizēts skatījums, bet varbūt arī kaut kādā ziņā, proti, ka mums ir arī bez tās cīņas un tām grūtībām arī kaut kā jāredz tā ideālā vīzija, kas ir tas, kādā pasaulē tad mēs gribētu dzīvot. Tāpēc man varbūt arī šķiet, ka tas diezgan svarīgi, arī šāda perspektīva, kas tad būtu tas ideālais, ja mēs varētu šīs auditorijas sasniegt. Skaidrs, ka tas ir sarežģīti. Liels paldies tev par visiem ļoti daudzajiem niansētajiem aspektiem, ko tu aktualizēji šajā sarunā. Jā, liels paldies par iespēju parunāt par šīm svarīgām tēmām. Paldies, ka klausāties Intersekcionalitātes istabu, podkāstu par iekļaujošu feminismu, aktīvismu un sociālu taisnīgumu. Ja jums patīk šis saturs un ir tāda iespēja, jūs varat atbalstīt podkāstu veidošanu. To var darīt Intersekcionalitātes istabas Patreon kontā vai ar vienreizēju ziedojumu PayPal. Nepieciešamās saites varat atrast sērijas aprakstā. Jūsu atbalstam ir ārkārtīgi liela nozīme. Podkāstu Intersekcionalitātes istaba veido Katrīna Rudzīte, montē Karīna Ieškina un mūziku veido Gundaga Graudiņa.